ir tāda sajūta, mēs atcerēsimies, kā beidzās Covid afēra. Viņa beidzās tajā dienā, kad Krievija iebruka Ukrainā. Un viņa visticamāk atsāksies, kad tur tiks noslēgts pamiers. Jā, kurš to visu attiecīgi izlems, tad jau redzēsim. No augusta vidus vajadzētu būt pieejamai jauniem vīrusa variantiem pielāgotai koronavīrusa vakcīnai, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem ir pazemināta imunitāte. Tā vakcīna Kam ir pazemināta imunitāte? Īpaši efektīvi pret pašlaik cirkulējošo JN1 vīrusa variantu. Tev vīruss pienāk, es esmu JN1. Tā, man lūdzu šo vakcīnu. Nu, jūs zinājāt, ka tagad figurē šāds vīrus, jā? Nu, mēs droši vien nezinājām. Jā, tiešām mēs arī varam lasīt tik pa brīdim, ka Covid infekcija joprojām tiek monitorēta, nekur viņa nav palikusi, bet tikai viņa vājāka. Tā kā vairāk tiek celta gaismā, patstāvīgi tiek piemests klāt, tiek strādāts ar cilvēku zemapziņu, jo tas baiļu faktors jau tika ievies šajos 2 gados, un tagad jau tikai jāpiespicē, lai viņi atkal sāka nervozēt. Cilvēks, kurš nav mierīgs sevī un ir uzvilkts, viņam rodās veselības problēmas. Tie ir tie ar zemo imūnsistēmu.